Nu, sveiki, sveiki! Šodien pamēģināsim kaut ko mazliet savādāku. Vodge, kā jūs redzat, ja? SD 800X Rally. Viens no populārākajiem Ķīnas ražotāju motocikliem. Sen bija gribēšana viņu pamēģināt. Nu, šodien ir tāda iespēja, tā kā izbrauksim kaut kādu līkumiņu, apskatīsimies, kas viņš ir, ko viņš piedāvā, no kā viņš sastāv. Pamēģināsim varbūt pa kādu meža taciņu izbraukt, jo tas ir vairāk tā kā offroad motocikls. Nu, adventures, tā teiksim. Tā kā davai, mēģinam pabraukt. Jūs ziniet, pirmie iespaidi tīri labi. Pirmais, ko es tā forši sajūtu, ir baigi ērtais sēdeklis. Tiešām mīksts. Ja šis motocikls tiek pozicionēts kā tāds duālā pielietojamība, ja, jūs varat braukt ceļojumā ar viņu garā, ar iespēju pabraukt arī pa zemīti. Un, jā, sēdeklis tiešām ļoti patīkams. Ja es salīdzinu ar savējo Āfriku, tad beņķītis tiešām ir, divreiz mīkstāks. Tas ir patīkami. Kā arī tādi pirmie iespaidi, vibrācija tāda, ir, bet kā jau divcilindrniekam. Bišķiņ ir, bet ir ok. Pats motocikls tāds kompakts liekas no augšas, sēžot salonā. Pagaidām liekas forši un ļoti mīksts sajūgs. Kā redzat, viņam ir hidrauliskais sajūgs, ja, un tiešām viņš ir ļoti mīksts. Ļoti viegli ar viņu pārslēgties. Priekšā mums ir šitāds spidometriņš. Viņam ir divi režīmi. Nezinu, vai braukšanas laikā režīms var pārslēgt, bet viņam ir normālais režīms un sporta režīms. Un tad, kad jūs pārslēdzat uz sporta režīmu, viņam izmainās displejs. Tās izkārtojums. Pamēģināsim. Var? Jā, brauciena laikā arī var, atmetās atpakaļ. It kā pārslēdzās, jā, redz, viņš izskatās savādāk. Tagad ir tas saucamais sporta režīms. Pozīcija, sēžamā pozīcija ir arī pārsteidzoši ērta. Motocikls 85 cm augsts. Sēžas pilnīgi ērti, kājas ir ļoti patīkami izliektas. Tā kā Vodge nav melojis. Ar viņu var ceļot, kā saka, daudzus kilometrus pa dienu. Un dibenam ir ļoti patīkams sajūta. Nav cietas sēdeklis. Tas ir forši. Klīst tādas baumas, kad Vodge inženieri, Vodge speciālisti šo motociklu ir tā kā nokopējuši no Yamahas Teneres. Kaut kāda nedaudz līdzība no sāniem, protams, ir, bet vai tas būtu korekti viņu salīdzināt ar Japāņu ražotāju Yamaha? Īsti nezinu. Spidometrs, jā, ļoti līdzīgs. Pieminēsim to, ka motors ir 95 zirgspēku jaudīgs un 85, ja nemaldos, ņūtonmetri griezes moments uz 800 kubikcentimetru motoru. Normāls cipars. Šeit, protams, ļoti ātri nebraucam. Kaut kādi 90 spidometrā brīžiem parādās. Bet vēja aizsardzība ir ok. Priekšā tāds rally reida stikliņš. Atgādina tādu Dakāras stilu. Viņš ir diezgan augsts. Viņš arī regulējās ar, nevis mehāniski, bet viņš ir ar skrūvītēm jāpārskrūvē. Kaut kā 3 cm viņu var dabūt augstāk. Nezinu, šī ir augstākā pozīcija vai nav, bet es viņam skatos tieši pāri, acu līmenī viņš ir. Tāpēc vēja aizsardzība ir ļoti laba, ir ok.
par cik šito motociklu arī tā kā pozicionē, ka viņš ir, orientēts uz offroadiņu, tā 50 uz 50. Ražotājs ir padomājis arī par saliekamiem spoguļiem. Izskatās, ka viņi ir diezgan kvalitatīvi, jo tādi, neļurkājās, diezgan stingri. Tā kā tas arī ir ok. Redzamība viņos ir ļoti forša. Vibrācija, kā jau teicu, ir minimāla un spoguļi nevibrē. Bildīte ir pilnīgi skaidra. Tā kā šī jautājumā arī viss ir kārtībā. Man savā laikā bija KTM 1290 Adventure, kā arī ir braukts ar 890 testiņā. Un šī te pultiņa ļoti atgādina no KTM. To viņa laikam ir tā kā iedvesmojušies, nedaudz, pašpikojuši, tā varētu būt. Šī pusē, man liekas, izskatās vairāk pēc BMW pults. Tā kā te čaļi ir iedvesmojušies. Kaut gan Voģis jau, man liekas, sadarbojās ar BMW, tos motors taisīja, sadarbībā kaut kādā 750, 850, 950 motors. Lielos flagmaņa BMW opozītnieks, protams, taisa Vācijā, Bavārijā. Teikšu godīgi, arī pret ātrumu kārbu man nav nekādi iebildumi personīgi, jo robiņi slēdzās viegli, gan uz augšu, gan uz leju. Quick shifteris viņam nav. Nezinu, ķīniešu ražotājiem vispār ir kādam motociklam quick shifters. Šitam točna nav. Bet robiņi slēdzās forši, un arī speedometrā jūs redzat, kurā ātrumā jums ir ielikts. Un tagad ir 4. Maksimālais ātrums šitam motociklam, kā saka ražotājs, ir apmēram 190 km/h. Bet to mums diemžēl nav kur pārbaudīt, jo mēs vairāk pa 110 principā braukt tā kā nevajadzētu. Var pazaudēt tiesības un dabūt kapitālāko sodu. Dinamika arī ir forši, nekāda vaina. Tā. Vot tā uz 120 pabraucot, vēja aizsardzība ir ok, tā kā es domāju 130, 140 pa šoseju, pa bāni kaut kur ārzemēs Eiropā braucat, nekāda vaina nav. Un es neteiktu, ka viņš kaut kā neklausa, tas motocikls ļoti taisni iet, stabili, nobalansēts. Man liekas, ir viss ok. Nobrauksim kaut kur maliņā, paskatīties uz šito mocīti bišķi tuvāk, bišķi detalizētāk. Šodien ir lietains laiks un cerēsim, ka mežs baigi nav pielījis, ka varēsim te bišķi padarboties, papētīt viņu bišķi tuvāk no malas. Lūk, tā mums izskatās šis skaistulis Voģ DS 800X.
Palūrēsim startā uz motoriņu. 2 cilindru rindenieks, 800 kubikcentimetri, 95 zirgi, 81 ņūtonmetrs. Tā kā priekš 800 kubikcentimetriem pilnīgi normāli jaudīgs motors. Pievēršiet uzmanību, kāds viņam liels sajūga disku vāciņš, ja? Tas iespaidīgs. Un no rūpnīcas nāk ar tādu aizsargu priekš šī vāciņa, kas arī ir forši. Un tāds plasmasiņš jau ir, bet labāk nekā nekas. No rūpnīcas šis dzinējs ir jau oriģināli aprīkots ar aizsargu pannu, ar kartera aizsargu. Es neesmu pārliecināts, vai šitais ir oriģinālais, bet no oriģinālais ir arī tāds 2-3 mm alumīnijs. Nevar saprast, šis ir īstais vai tas ir pēc tam uzlikts. Katrā ziņā no rūpnīcas jau nāk ar kaut kādu daļēju aizsargu. Šī pusē, redz, motoriņš ir mehāniskā ātrumkārba, protams, 6 robi. Redziet, viņš ir offroad modelīts, tāpēc viņam reku jau no rūpnīcas nāk tāda kājiņa, kas atlocās. Krītot, nesalocīsiet ātrumu pārslēdzēju. Varētu padomāt, ka tas ir ar quickshifteri kaut kas saistīts, bet nē, quickshifteris viņam nenāk. Priekšējais ritenis šim modelim ir 21 cola, 310 mm bremžu disks, Nifin vai Nissin bremzes, tādas pašas kā manai Āfrikai. Tā kā tas ir tāds premium bremzīts. Kā arī jūs ievērot, ja, ka šitais disks ir bez kamerām. Un tāds mazliet tā kā BMW stilā, ja, kur tie spieķi nāk tā kā uz āru. Tam ir arī tā kā runā, ka gan plusi, gan mīnusi. Plus ir tas, kad viņam nav tie spieķi pa vidu, viņi nav cauri diskam, ja tur nav nekādas gumijas. Tas ir diezgan hermētiski, jo arī manam KTM-am gadījās, kad caur spieķi sāka laist gaisu, bija jāremontē. Mīnus, ko saka čaļi, ka varētu būt tas, ka tu brauc kaut kur kalnos, tetiņā vai vēl kaut kur, ja tādos pa akmeņainiem posmiem, var mazliet apdauzīt šito diska malu. Tas būtu tas mīnus, bet plus ir vairāk nekā mīnus. Protams, šitais vočs ir aprīkots arī ar ABS, ko mēs varam šeit arī redzēt. Otrā pusē arī tas pats Nissin bremžu mašīnīte, un 310 disks. No rūpnīcas motocikls jau nāk aprīkots ar Pirelli Scorpion Rally, ja nemaldos, riepām. Tādas 50/50 viņas varētu būt. Dubļos čaļi saka, ka viņas nav pārāk labas, bet pa tādu cietu gruntīti, jā, ir ok. Starp citu, šito priekšējo dubļu bleķi, ja viņš no tādas cietas plasmasas, viņu arī var pārskrūvēt mazliet, pacelt augstāk, lai, māls tur nebremzē gar šito fenderi un riepu. Kā arī viņam ir Kajaba amortizācija. 220 mm gaita, kas ir nopietns offroad variants. Un viņa arī ir, protams, kā jau Kajaba, regulējuma. Ja jūs mākat regulēt, jūs varat pieregulēt viņu priekš sevī. Te mēs redzam benzīna bāku, tāda plastika benzīna bāka. 24 litri benzīna iet šī bākā iekšā. Un kā saka ražotājs, degvielas patēriņš ir apmēram 5 litri uz 100 kilometriem. Bet fórumos saka tā, ja tu brauc virs 130, tad jau aiziet 7, un ja kāda 150, 160 tu brauc, tad jau aiziet gandrīz visi 8 litri uz 100 kilometriem. Kā jau šis mocs tiek pozicionēts kā offroadnieks, tā viņam arī no rūpnīcas nāk pastieties tādas diezgan kvalitatīvas sānu dugas. Tā kā, ja mocīti tā maigi vai nometīsiet uz sāniem, principā jūsu plasmasiņas tiks pasargātas. Kā arī no rūpnīcas viņam nāk roku sargi, bet roku sargi ir tādi parastie plasmasas, tie ir tādi vairāk no zariem, no vēja. Ja gribās tā nopietnāk viņu eksploatēt, ja, un jūs zināsiet, jūs kaut kur nogāzīsieties, lai nesalaustu šitās ručkas, kloķus, tad, protams, jāuzliek ir kaut kādas stingrākas Blackbuster vai kā viņas savs. Priekšējā lampa arī tāda futuristiska, diezgan labi tā agresīvi izskatās.
pagriezieni ir tādās gumīņās, jūs redzēt, ja jūs varat kaut kur nogāzties vai viņus aizķert, viņi jums nenolūzīs. Kā arī ir superīgi tas, kad no rūpnīcas viņš jau nāk aprīkots ar miglaniekiem. Jā, mēs zinām, cik maksā papildus uzlikt tādas lietas. Tā kā šeit tas ir no rūpnīcas un tas ir fine. Vispār, cik ir bijusi saskarsme ar Ķīnā ražotiem motocikliem, jā, viņi cenšas viņus maksimāli nopakot. Un tā arī tā kā prezentē, ja, kad maksimāli nopakots motocikls ar mūsdienīgām elektronikām, dugām, bezkameru riepām, ABS-iem, traction kontroliem un par ļoti tādu draudzīgu cenu. Ja mēs salīdzinām ar Japāņiem, Eiropiešiem, ja, tad 40, pat 50 varbūt procenti lētāki motocikli. Kā jau braucot minēja par šo aizsargstiklu, tā viņš tiešām ļoti labi pasargā jūs no vēja, kā arī izskatās viņš ļoti sportiski, tādā Dakaras stilā. Te no sāniem arī ir tādi stikliņi, kas aizvada vēju prom no jums. Tā kā vēja aizsardzība šeit ir ļoti labā līmenī. Un tas priekšējais tornis arī izskatās ļoti labi, ja, tāds rallija stila. Ja. Nosaukuma arī viņam ir pieminēts, protams, rallija. Kā jau minējām, braucot, ir salokāmies spoguļi jau no rūpnīcas. Diezgan tādi normāli un nav izļurkājušies, ir ok. Un kas ir ļoti interesanti, no rūpnīcas viņš nāk jau ar dempferi. Ļoti līdzīgs tam Skota dempferītim. Un no rūpnīcas, lūdzu. Te mēs redzam bāks korķīti, jā, ar atslēgu. Šeit viņam ir atslēga, nav kēles. Un viņam ir ļoti foršs tāds, kā Yamaha Tenerei, speedometrs. Ieslēgsim, pastīsimies, kā viņš izskatās. Tā te mums sveicina, Vodge, jā, Vodge logo. Tāds viņš izskatās. Šeit jūs redzat kopējo nobraukumu 7000. Te ir kaut kāds 474 kilometri. Kaut kāds maršrutiņš bijis. Šeit mēs redzam, kurā robā jūs esat, jau uz doto brīdi neitrālais. Šeit mēs redzam ātrumu, ar kuru mēs braucam, un tahometrs. Te augšā jūs redzat mirgo traction control un ABS. Kā es teicu, viņam ir 2 braukšanas režīmi. Mēs pārslēgt varam uz sporta, tas ir uz pults podziņa paturam. Un viņam teorētiski vajadzētu pārslēgties. Kāpēc viņš nepārslēdzās? Pārslēdzās. Sporta režīms. Redziet, un nomainās arī mazliet tas dizains. Šeit viņam tādas slēdzīšā, šeit jūs nomainat braukšanas režīmu, un te ir ABS atslēgšana. Jūs piespiežat un atslēdzat ABS. ABS jūs varat atslēgt gan priekšējiem, gan pakaļējiem. Kā arī jūs varat atslēgt traction control. Šeit ir tāda podziņa paturat, un traction control atslēdzās. Kā mēs redzam, jā, gāzes rokturis, jeb, viņš nav elektroniskais, viņš ir uz trosītēm. Kaut gan motors, protams, ir inžektors, bet gāzes rokturis ir uz trosītēm. Par cik viņš ir uz trosītēm, attiecīgi kruīza kontrole šim motociklam nav. Pieminējām sajūgu, redzēt, šeit ir šķidruma rezervārs, tātad sajūgs ir hidrauliskais. Viņš tiešām ļoti, ļoti mīksts ir, ja? Tā kā mežā, principā, kā tur Kris Birčrā saka, ja, mums un vispārie gončiki, ar vienu pirkstiņu mierīgi varat turēt uz sajūgu un ar viņu strādāt. Kā jau kārtīgam offroadniekam, jā, vajadzētu kāpslīti, kurš locās, un jūs ar vienu skrūvi varat atskrūvēt un noņemt šo gumiju, un tad jums būs tādi nosacītie zobiņi, lai jūsu zābaks dubļainā laikā mālainās augsnēs nekrīt kāja nost no tās pekas. Kā arī redzēt, kāda pamatīga alumīnija kājiņa viņam sānu ir, un tāda iespaidīga, un nesalūzīs. Un kā mēs redzam, šis motocikls ir aprīkots ar centrālo kāju, kas ir forši. Ceļojumos, ja jums būs koferi un ķēdi vajadzēs apkalpot, tas ir ērti. Aizmugurē pagrieziena rādītāji arī redziet, ir tādās gumīņās, tā kā forši kaut kur aizķersies, nekas ļauns nenotiks. Kā arī aizmugurē mums ir 18. ritenis, bezkamernieks, Pirelli Rally Scorpion riepas. Tādi paši forši zelta diski, jā, spieķi uz sāniem, būs hermētiski. Kā arī varbūt var redzēt, tas ventīls, kur gaisu pumpē, ja viņš tā ir bišķi uz sāniem, tas ir ļoti ērti, var viegli tik klāt un uzpumpēt gaisu. Reku bremžu disks un ABS un Nissan bremžu mašīnīti. Tā kā šeit ir viss forši.
No rūpnīcas, protams, GPR exhaust sistēma itāļu nenāk, ja viņiem ir tā kā parasta sava izplūdes sistēma Euro 5. Un te acīm redzot ir tāds neliels tunings, ir uzlikts izpūtējs. Kā man teica saimnieki, motosalonā, tas skaņa principā gandrīz vai neatšķirās. Kā jau kārtīgam tūristam motociklam, viņam ir arī apsildāmās ručkas un apsildāmais sēdeklis. Šeit aiz, kura tā sanāk, aiz kreisās pults, kas ir sajūga pusē, reka ir podziņa priekš sēdekļa apsildes, 3 režīmi, ja es sapratu pareizi, un arī stūres apsilde, roktura apsilde, arī 3 režīmi, ja es nemaldos. Tas ir kruta. Tātad mūsu pieminētais sēdeklis ar apsildāmo funkciju. Sēdeklis tiešām ir, pirmkārt, jau viņš izskatās ļoti labs, ļoti tāds simpātisks, reku tāds protektoriņš ir, lai jums baigi neslīdot pa viņu dodot virsū. Pasažierim arī diezgan mīgs sēdeklis, tā kā sēdeklīts ir foršs. Un, kā es varbūt minēju vai ne, motocikla augstums ir 85 cm un klīrens ir 220 mm. Tā kā tas principā ir ļoti labs bezceļa motocikla rādītājs. Mans augums ir 1,80 m un uz viņa sēdēt rēti. Redziet, es tā ļoti veikli uz viņu uzkāpju un ar pilnu pēdu pie zemes. Tas ir šeit, varbūt te nav līdzens. Uz asfalta man ir tā kā, gandrīz pilna pēda, tā kā jūs ļoti viegli varat kontrolēt motociklu. Kā arī kājas izliekums ir vairāk nekā 90 grādi, tā kā jūs kājas to novērtēs, kad brauksiet kaut kāds tālāks gabals. Cena motociklam ir starp 9 un 10 tūkstoši eiro. Motocikls ir diezgan populārs. Es te palasīju statistiku. Spānijā, piemēram, viņš vispār ir Vodž kā marka, tur gan 900, citi modeļi ir tā kā numur 1 pārdošanā jau 25. gadā točna. Un viņam arī, protams, ir pieejams ļoti visādas tuning detaļas, un viņš ir līdzīgs BMW, tāpēc daudz saka, 900. modelis, teiksim, es saku, kad ir ļoti līdzīgs BMW, tikai pa pusi cenu. Un šeit ir attiecīgi tā ķipa Tenere, tikai jaudīgāk un bagātīgāk aprīkot un arī pa 30% lētāk. Kā jau teicu, vai tas ir korekti salīdzināt tā Japāni ar Ķīnas ražotāju, kāda viņam ir tā kvalitāte un izturība, to parādīs laiks. Mēs redzam, YouTube'ā ir daudz video, kur čaļi ceļo ar vodžiem gan pa Dienvidu Ameriku, tur pa bezceļiem, it kā ir viss kārtībā. Tā kā domājiet paši. Vēlreiz apiesim riņķi, apskatīsimies, tāds tas motocikls izskatās. Izskatās diezgan simpātisks, tāda forša krāsa pamanāma. Diezgan smuks motocikls, jāpiekrīt. Tā kā mums ir vēl nedaudz laika, pabrauksim šeit bišķi pa mežu. Pa tādu vieglu segumu, neko traku. Jo motocikls tomēr ir no salona un viņš būtu jādod vienā gabalā atpakaļ. Es te redzu, bišķi pabraukāju pa tādiem meža celiņiem pēc lietus. Nekas traks nav. Iet forši. Viss strādā.
Protams, šeit nav nekāds dziļais offroads, bet viņš jau arī baigi nav domāts tādiem hard enduro. Tīri tā Latvijas tetiņam forši. Fórumos lasīja, ka viņš lēnām braucot, tā kā mazliet, nu tā degvielas karte varbūt bišķi, nu tā kā rīstās vai nezinu, bet es lēnām braucot, godīgi sakot, nekādas problēmas nesajūtu. Par amortizāciju arī, es domāju, nekādas sūdzības nevarētu būt, jo tā ir, nu, Kajab amortizācija, viņa ir diezgan premium, pat manai Hondai man ir šova. Bet to Kajab amortizāciju, nu, izmanto daudz ražotāji, ne tikai ķīnieši, teiksim tā. Par cik mēs esam offroadā jāizslēdz taču ABS, tātad mēs paņemam, pieturam ABS podziņu. Šis signāls nozīmē, ka uz abiem ritiņam ABS ir atslēgts. Starp citu aizmirsu piebilst, šitam motociklam ir arī video reģistrātors. Zem sēdekļa viņam ir atmiņas karte tur kaut kādā spotā iebūvēta, un jūs pēc tam varat kaut kā tos datus pārnest uz savu datoru vai telefonu un paskatīties savu braucienu. Nē, nu bišķi uz tādiem maziem apgriezieniem brīžiem rīstās. Nezinu, kāpēc tā ir. Tā kā mazliet lēnām braucot, viņam brīžiem uznāk tās tā kā pietrūks nedaudz degvielas, tad tu tā kā atgriez rokturīt, viņš bo un aiziet. Tā kā bišku ir kaut kāda tāda. Nu, fórumos es par to lasīju, kad esot uz tāda ķibelīte. O, tagad arī bija. Šis bija tāds maziņš neliels testa brauciens. Laiks man iet uz beigām. Jāatgriežās, jādod čaļiem mocīts. Pirmajā robā jāieliek johēdi. Redz, ka mēs varam lēnām patestēt, kā viņš vadās, vai viņš nekrīt uz sāniem, kā viņam ir ar smaguma centru. Smaguma centrs izskatās, ka viņam ir tāds zemāks nekā manai Āfrikai. Nu, tagad cik te 20 km/h, 15. Ļoti mierīgi, var pabraukt lēnām, manevrēt. Vieglajām mašīnām es esmu pāri, spoguļi paliek zem manī. Visumā interesants mocīts. Droši vien paredzēts, jā, tiešām tādiem ceļojumiem ar iespēju pabraukāt pa tetu, pa mežu, izdomāt kaut kādas savas takas mežā, maršrutiņus, uzlikt koferus, paņemt telti un braukt piedzīvojumus. Tam viņš ir ok. Atliek tikai cerēt, ka viņam ir arī tāda ilgspējīga kvalitāte, ja, lai viņš neplīst. Datu baigi nav, kā viņam ir ar to kvalitāti. Bet, skatoties YouTube'ā tos video, kur čaļi ceļo, brauc pa diezgan smagiem apstākļiem un mocīts izved. Tā kā varam spriest, ka mocīts ir ok. Tā kā paldies, ja skatījāties.
Varbūt kādam noderēs šī informācija. Čau!